Ir kāds tur ārā, kurš baidās no tevis, un viņš baidās no tevis, jo viņš darīja visu, ko varēja, lai darītu tevi nožēlojamu, nelaimīgu, bēdīgu un drūmu. Darīja visu, ko varēja, lai tevi nospiestu lejā. Pēc viņa domām tev vajadzētu būt skumjai, bezpajumtniecei un lūgties viņu atgriezties tavā dzīvē, bet tas nenotika. Viņš citiem teica, ka tu neesi īstā, ka neesi Dieva bērns. Un tagad cilvēki sāk redzēt, ka viņš melo. Cilvēki sāk redzēt, ka tu esi izredzētā, jo Dievs tevi paceļ, paaugstina, tāpēc, ka tu neatbildi viņam. Dievs liek tev zelt, jo atstāja viņu pagātnē, jo cilvēki redz, ka viņi iet tos pašus apļus, ejot no vienas personas pie nākamās, atdodot savu ķermeni, spēlējot spēles. Un Dievs tevi paceļ viņu acu priekšā. Viņš zina, ka tu esi labākā lieta, kas ar viņu notikusi, un tagad viņam jādzīvo tevi zaudējot.